Kārlis, ja kas uzņemās baigo risku. Viņš man nav nekad redzējis, kad es prezentēju. Un mēs satikāmies kaut kad rudenī Junior Achievement Latvijā pasākumā, kas notiek Dominā, kur jaunie iet uz skatuves un pičo. Esmu parasti tas, kurš žūrijā skatās, kā mūsu skolā mācību uzņēmumu jaunieši pičo savas idejas, prezentē. Viņš atnāca, uzrunāja, mēs satikāmies pie manas studijā, parunājām. Kur mēs varam atrast touchpoint, kur mēs varam sadarboties. Un kaut kā aizgāja sarunu šim pasākumam. Un tāda, vaļā, te nu es esmu. Viņš tā īsti nezin, kā es prezentēju. Ja man būs pāris lambārdi, es zinu, ka ļoti strikti jāstāv šeit, lai kamerā būtu redzams. Man parasti tas ir tā pagrūtāk, ja man patīk kustēties, bet turieties ar mani centrā. Man ir vairāk slaidi, ir pāris domas, kuras es notvēru šādā veidā, kuras es gribu parādīt. Ir vairāk domgraudi un būs ik pa laikam stāsti pa vidam. Mēģināšu maksimāli kodolīgi, lai šajās 20 minūtēs jums ir tiešām kaut kas, kas aizķerās, mainās. Es pieņemu varbūt kaut kāds skatījums uz esošo dzīvi un profesionālo virzienu, un līdz ar to varbūt būs arī izmaiņas šī gada griezumā. Loģiski, ka šodien skatīšos caur video prizmu, bet man fonā ir psiholoģijas izglītība, esmu pastrādājis, kā tur minēts, bija arī augstskolā, es daudz ar jauniešiem strādāju un pašlaik definējos, ko sauc par dzīves stila uzņēmējs. Būtībā biznesa ir paredzēts tikai un vienīgi, lai kalpotu manām dzīves vajadzībām, maniem motobraucieniem, manai ģimenei, kur es dzīvoju, un ļoti labi pašlaik sanāk. Bet apakšā tam ir Dats runājām aizklausēs pirms tam par to, ka īstenībā diezgan daudz izēsts ir tas saucamās saules pudes pa ceļam. Ir bijis tur turismu uzņēmums, tad bija kafejnīca, pēc tam kafejnīca ļoti veiksmīgi palīdzēja Covid lēmumu aizvērciet, tad kafejnīcā mēs 250 kvadrātmetru visu pārtaisījām pa tiešraides studijām, jo video man no vidusskolas kaut kā vienmēr bija interesējis, bet es to nekad neuztvēru kā nopietnu karjeras virzienu. Tas vienmēr likās kā izklaide, tas vienmēr likās tur priekš tiem kreatīviem, kā piemēram šajā ēkā, tur, kur ir kultūras cilvēki, akadēmiķi, kur ir režisori. Man liekas, ka tur jābūt ar kaut kādu konkrētu skatījumu. Bet man tas interesēja, un tad uzradās vēl viens kolēģis, un es toreiz skatījos apkārt, kuri biznesi rullē Covidā. Un mēs visi sēdējām pie televizoriem, skatījāmies ziņas. Tātad, video joprojām rullē. Ja tos apstādināt nevar. Uzvelc masku, ieliec 5 cilvēkus vienā telpā, viss notiek. Un tas man kaut kā iedeva to apstiprinājumu, ka šis varbūt būs tas bizness, kurā man ir bijusi sen vēlme iet, un līdz ar to viņu īsti nevar apstādināt pat Covid ierobežojumi. Tas man iedrošināja. Jo, kā jūs pamanījāt, lielākā daļa neskatījās uz to, kā filmē, lielākā daļa skatījās, kas tiek pasniegts televīzijā Covid laikā. Man interesēja, kā viņi to pasniedz, kāpēc viņi pasniedz, cik tur ir operatori tajā telpā. Un pirmais par šo šaurā vietā, varbūt kāds mulsina, kāds zina anglisko vārdu? Tur bija bottleneck, bet viņš pārtulkojās pa ceļam uz šauro vietu, kas liekas, šaurā vieta, kāds aizdomīgi. Bottleneck principu zinat? Ir kāds, kurš zina? Nav obligāti jāsaka definīcija, vienkārši vai zinat? Pudelē ir dzēriens, un viņu lejam ārā, un tas ātrums, cik viņš izlīst, ir tas, cik ir pudeles kakliņš. Tagad nav svarīgi, cik daudz tur ir dzēriens iekšā, ja mēs gribam ieliet to glāzē, joprojām tas pudeles kakliņš būs. Un šeit, kad es eju arī īstenībā konsultēt, jau sanāk uzņēmums un visādas organizācijas sanāk, kad bieži vien satiekos pie sarunas, mums vajadzētu video. Alright, kādu? Labi, par šo jāsaka domāt. Kāds mērķis? Šo neesam domājuši, tur pasaucam mārketingu. Kurš radīs? Tur mums ir Anna. Okay, tad Anna radīs, mums viens resurs ir. Un tad būtībā tā šaurā vieta bieži vien, ja šis bottlenecks, tas, ko es gribu šodien vērso domu, parasti ir vienā cilvēkā. Ja atrisina šo vienu cilvēku jautājumu, tad viss notiek, tad viss sāk kustēties. Un man ap šo vienmēr ir paticis vislabākais teiciens. Ziniet, kam nav laika? Mirušajiem. Dzīvajiem ir laika. Nav grafiks, ir vienmēr jautājums. Mēs visi zinām, ka nav laika, nozīmē, ka tu neesi manās prioritētēs, šis man nav svarīgi, cits lietas man ir svarīgāks. Tikai mēs to tā nesakam. Mēs nepasakam pat taisno. Man tavs piedāvājums nav svarīgs pašlaik dzīvē. Man īstenībā ir svarīgāk tad iet ar maniem kaķiem un suņiem spēlēties. Un viss ok. Vienkārši, ja mēs būtu atklāti sabiedrībā, mums vispār šis ten nav laika, kā tāds īstenībā pazust. Vienkārši, manā kalendārā nav vietas tev. Sorry.
Otrs ir nav cilvēku, un bieži vien tas arī ir tas galvenais. Cik daudz šeit ir no valsts iestādēm? Ir kāds? Ok. Un cik daudz no privātā, tikai no biznesiem? Tas ir lielāka daļa pēc tam otros. Kāpēc es jautāju? Jo ir atšķirība tieši šajā procesā. Valsts iestādēs tas ir mēram noteikti tā. Šogad sākam runāt, iebudžetēsim, un tad mēs tiekamies pēc gada. Un tad viņiem ir cilvēks. Privātajā mums nav cilvēka. Ok, kā mums šis savākās kopā mārketinga stratēģijā? Labi, mēs varētu šo cilvēku atrast, šo tehniku nopirkt un sākam ražot tur iespējams jau nākošu mēnesi. Tēmas atšķirās vienkārši tīri. Mums nav, kad būs būtībā šajā virzienā. Un nav cilvēka bieži vien ir vienkārši tāpēc, ka vajag iekšēnē kāds, kurš ir tas karoga nesējs. Nav prasmju, šis ir ļoti svarīgi, ko es īstenībā varētu pateikt. Nav kvalitātes minimuma. Tiem, kas ir perfekcionisms grūti, jo jums vienkārši viņš ir tur. Tas minimums ir pa augstu bieži, lai vispār kaut ko sāk darīt. Un līdz ar to vajag kādu citu cilvēku pieslēgt, kuram ir zemāk standarti. Jeb arī kuram ir standarts, temps, ražojam, publicējam, paskatāmies, kas notiek. Cits minimums tajā visā. Tas nenozīmē, ka jābūt ir sliktāk. Tas vienkārši nozīmē, ka ir ātrāk jātestē. Es Ventspils augstskolā ar jaunu uzņēmumu vadības studentiem strādāju, un arī viņiem cenšamies nodot to, kas ir startup kultūrā. Iterēt. Notestē, pamēģina, publicē, pasties, nesanāca, mēģina vēlreiz un aiziet, un vēlreiz uz priekšu. Un to ir tik grūti mūsu kultūrā noķert. Man konkrēti visu laiku ir, ik pa pāris nedēļām es safilmēju kaut kādu video, publicēju, pastos, šitie visi īsmā, nekas nenotika. Tad tiek saražots uzreiz jau nākošais paralēli un tiek publicēts jau nākošie. Vienkārši pats priekš sevis es īsmā testēju un eksperimentēju ar to domu arī, kas sanāk, kas nesanāk, uz ko rezonē, uz ko nerezonē. Tas tā. Kvalitātes minimums manā gadījumā bieži vien ir eksperimentējam un skatāmies, kas notiek. Un kvalitāte jau mainās arī līdz ar to ir tāds sens teiciens arī. Šo es gan dzirdēju no Amerikas pasniedzējiem. Bija, kad ir pasniedzējs, kurš grupai liek radīt podus, un viņš sadala divās grupās. Vieniem pasaka, ka tev semestra laikā jāuzražo vislabākais pods, kā tu vien var uzražot vienu semestra laikā. Beigās galā būs viss tādi. Otrai grupai pasaka, jūs ražosiet maksimāli daudz pods. Cik vien daudz varat uztaisīt? Un labāko jūs beigās tikai liksiet arī uz balsošanu. Kā jūs domājat, kur grupa uzvarēja balsojumā? Es jau redzu, ka šitā grupa jau mēs uzvarējām. Mēs saražojām visvairāk pods, jā. Jo tīri matemātiski, kā matemātiskā māksla, ja? Tas ir par to. Arī video ražošana, ja kaut kas mēs neražojam, ir tāpēc, ka mēs pat neuzņemam pirmo tempiņu un mēs nesākam skriet. Pat nesākam iet tajā virzienā, lai varētu saprast vienā brīdī, kas tad ir un kas tad nav mums ražošana, kas ir un kas nav mūsu stils. Bet šis ir tas cilvēks, ko es minēju, par kuru jums ir jāsāk domāt, ja iekšēji sākat, ja jums jau ir video, tā teikt, ražošana, es domāju, ir apjoms, ka tas nav tikai viens video reizi ceturksnī. Ar ražošanu es, piemēram, uzskatu, ka tas ir burtiski cilvēkam ir uzdevums katru nedēļu ražot, publicēt un skatīties, kas notiek. Un tas stēpjās zem šī vārda. Kāpēc producents? Man ir tam segvārds, es viņus sauc arī par martām. Martas ir tie cilvēki, kas zina visus, viņai ir visi kontakti, ar viņu sazinās visi. Jo bija pirms pāris gadiem es organizēju tāds tikai izbraukums uz jauniešu mājām, un vairākās vietās pēc kārtas bija Marta, kas bija atbildīgā. Un viņi zināja visus. Un ja Marta izsūtīja WhatsAppā ziņu, ka te būs pasākums, tad tur saradās jaunieši. Bet tur, kur nebija Martas, nekas. Tur nekas nenotiek. Atnāk 3 cilvēki, un es nezinu, kā viņi uzzināja. Tāpēc industrijā tas saucās zem šī. Tas pat nav režisors, tas nav operators, tas nav cilvēks, kurš skraida apkārt un filmē. Tas ir šis cilvēks, un tie ir tie multitaskeri, tie ir tie orķestra cilvēki, tie ir tie, kas skrien, viņi īsmā orientējās no visa pa bišķītim, ieskaitot Excelī, finansēs sev kopā, mazliet pārunas, mazliet pārdot, mazliet kādu nomierināt, mazliet kādu iedrošināt. Viņi tur ir visur apkārt. Ja tur ir režisors, producents kopā, jums paveicās. Ja jums nav, tad vienkārši viņam vajag pieķert kādu kreatīvo klāt, un tad tur sāk notikt maģija. Tas arī tavā ziņā, cik daudz kompetences viens cilvēks var paņemt. Šis ir ļoti svarīgs atslēgas vārds. Procesa īpašnieks. Tāpēc viņš arī tur. Tam cilvēkam iedod tiesības, pilnvaru, varu, iedod viņam visu, kas viņam nepieciešams, lai viņam nav atrunas. Un ja ir budžets, iedod arī budžetu viņam. Ja nav budžets, arī tad ir fine. Šim mums budžeta nav, tas ir tik, cik ir tavā varbūt alga, skrien un dara maksimāli, ko tu var izdarīt. Un tie cilvēki bieži atrod arī visādas sadarbības, kaut ko pat nevarēja aizdomāties citā gadījumā. Tāpēc, ja šim cilvēkam iedod, es vēlreiz, pilnvaras, tikai viņi var pieņemt lēmumu, viņi var virzīt uz priekšu, viņus nenokaus vadība pie pirmās kreatīvās idejas,
interesants lietas notiks. Un ar nenokaušanas burtiski sāk ļoti daudz mārketinga komandās idejas īstenībā tiek pie pirmā saskaņošanas līmeņa vēl ir, pie otrā dažreiz arī vēl ir, bet tad, kad aiziet trešais līmenis, kaut kur jau, kur ir vadība, kur iet jau 3 līmeņos saskaņošana, tur viss, tā kā, būtībā ļoti daudz projektu interesanti nomirst, tīri tāpēc, ka vienā brīdī, bet tā taču mēs nevaram, ko par mums padomās. Pašlaik vispār nedomā. Tas tāds interesants domgājiens, ne? Es zinu, ka jums noteikti patīk kaut ko strukturēt, tāpēc ir šie 8 soļi. Varat viņus fiksēt, varat viņus nefiksēt, bet bez šiem soļiem nav opcijas uzražot pat nevienu elementu un pat ne vairumā. Būtībā ražošanas bieži domāju vairāk, apjoms, dažādos izmēros, dažādās sociālās platformās, kur tiek publicēts. Un dažreiz tīri vienkārši kvantitāte ir tas, kas aizsniedz skatījumus. Un, protams, vajag domāt arī par savu ideālo to klientu, kur jūs cenšaties aizsniegt, bet nevienmēr tas īstenībā ir dominējošs faktors. Tātad, šis it kā var likties kā pirmais, bet īstenībā viņš arī ir pēdējais. Šis tikpat labi arī ir šeit, jo pēc publicēšanas un pārbaudes mēs atkal atgriežamies pie pirmā punkta. Un tad, šomēnes mēs arī tik daudz kaut ko safilmējam, visu kaut ko sapublicējam. Vai mēs sasniedzām mērķi? Ja atbildi ir jā, superīgi, turpinam. Ja atbildi ir daļēji, kaut ko pamainījām, atbildi ir nē, ko mēs darām? Visus atlaižam. Un nekad vairs nefilmējam, jo tas ir priekš citiem, tas nav priekš mums. Vai ne? Tēma vienmēr ir, es pat neteiktu vienmēr karalis, bet viņa tur ir. Īsumā daudz labāk bija jau Dāvs, ko bija reprezentējis. Viņam ļoti laba struktūra, kas slēpās zem šitiem punktiem, diviem zem tēmas un brainstorm. Vienkārši var paņemt to viņa kopējo slaidu un paņemt iztirzāt viņu vēl daudz vairāk, ieskaitot skriptu. Filmēšanu loģiski mēs zinām, kad mēs varam iedot vienai mārketinga meitenei telefonu, viņi skrien un visu izdara un īstenībā ok. Jo daudziem biznesiem pilnībā ar to pietiek. Es redzu, ka TikTokā publicē un tas materiāls vienkārši aiziet. Un līdz ar to ir vairāk klienti, ne visiem, bet pirms pāris gadiem, kad tas TikToks viss bija skeptiski Latvijā, tur sanāca. Es gan tur vairs nefilmēju, bet sākumā bija ļoti skepsi pret lietotajām mašīnām. Minēja Kārls arī. Un viņiem bija tikai, nē, kāds sakars. Neviens nepērk lietotas mašīnas caur TikTok. Bet sāk viņiem ražot materiālu. Pusotru gadu vēlāk 30% no pārdotajām mašīnām nāca caur TikTok. 30% biznesa jau iet jau pavisam vienkārši caur video platformu, kas ir visiem pieejama kabatā. Tur, kur bieži nolažo, un burtiski, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas jums iekšā komandā strādā, ir šī daļa. Dāvim viņa patika. Visiem, kas režijā strādā, kas montē, šī ir patīkama sadaļa. Man ne, jo tā ir vislēnākā. Tā pieprasa visvairāk pacietību, un tā pieprasa pārstrādāt to, ko liekas, ka šeit jau publicēt. Šeit ir tas ražošanas bottlenecks bieži, būtībā kurš ir atbildīgs par materiālu nonešanu līdz galam. Un nākošais ir kur es saku, kur nogalina lieliskas idejas. Ja ir saskaņošanas līmeņi vairāki, un tu esi producentam iedevis, viņš drīkst arī publicēt, un reizi mēnesī tev pateiks, kā iet. Tajā brīdī nomirst daudz vairāk, un ja būtībā šeit jau tu neesi jau padavies, tad varbūt arī publicējās. Bet arī tur bieži kurš te beigās publicēs, ne jau caur savu telefonu, bet mums ir šāda platforma, bet kuru platformu, tad labi, pagaidīsim, nākošais nedēļ pieņemsim šo lēmumu, un tad beigās tie video arhīvos kaut kur sēž, viņi tur gaida, un es gan jau, ka arī jūs zināt, kaut kur jums ir daudz safilmēts kaut kāds mārketinga materiāls, kurš vienkārši tā un tā nekad nav redzējis saules gaisu. Vismaz dažiem, ir tā? Ir dažiem, var atzīties kāds, kur 2 rokas redz, jā. Es zinu, ka ir daudz vairāk. Tāpēc, ka šī daļa ir visbiedējošākā. Šai mēs varam sakostiem zobiem iziet cauri, ar GPT uzrakstīt skriptus un vispārējo un safilmēt un pat izdarīt, jo tur iespējams neviens neuzzināt, ka jūs kaut ko darījāt. Paši ielietosiet sev žetonu, kā labie, kā saka, skauti, izdarījām labu darbu, maleči, daudz sarežojumu. Bet šī tā daļa, kur nāk kritika, un tā ir, tāds bubuls mums Latvijā. Vispār visā planētā, bet Latvijā viņš ir izteikts bubuls. No kurienes viņš nāk? Labs psiholoģijas jautājums, vai ne? Tātad, minimālā komanda, ko es ieteiktu apdomāt. Joprojām to var izdarīt viena martiekas. Bet, ja ir vairāks budžets, domājiet plašāk. Producents, kā cilvēks, kurš menedžē to visu, tur jābūt Excelim. Ja tur nav Excels, tad tas cilvēks ir ļoti nestrukturizēts, vēl nekāda ražošana nav. Varbūt ir, bet Excels tur uzrodās. Google spreadsheets es iesaku vispār labāk, tāpēc, ka Microsoft logini vienmēr ir vienkārši killers. Bet, ja neskait to, Google Excel aizsūt linku, visiem viss ir zināms, visu redz, visu var logoties iekšā. Ļoti vienkārši.
Skolotājs šajā gadījumā ir domāts kā talants arī. Ja jums ir izglītības iestādes, loģiski tas varētu būt pedagogs, skolotājs, direktors, vienalga, kurš jāliek kameras priekšā, bet tur var būt arī jebkurš cits talants. Talants ir tas, kurš reprezentē to materiālu, kurš spēj viņu pasniegt, un beigās ir, kurš tad dara to tehnisko daļu. Protams, ir kaut kāda tehnika. Es pieņemu, ka daudziem jums arī ir iepirkts kaut kur kameras un stāv, vai kaut kāds gaismas, vai LED paneļi. Es zinu 3 studijas Rīgā, kas stāv vienkārši tāpat vien. Nevis tā kā studijas, kuras ir uz īri, bet vienkārši ir nopirkts, viņš stāv. Vienā ir 50,000 vērtībā, Ventspilī 2, kas īstenībā ir tādas snaudošas. Ir vienkārši ļoti daudz studijas apkārt, ka mums tehnika vienkārši stāv un neviens viņu neizmanto. Jo nav Marta, ieproducents. Tiklīdz daudziem likās, ka mums vajag tehnisko cilvēku, bet tehniskais cilvēks nav producents. Bieži gadās, ka ir, bet nav. Jo šis cilvēks atradīs tehnisko cilvēku. Jums vajag saturu, to, kurš saprot, ko to visu darīt. Tā ir tāda atšķirība. Man pirmie podkāsti bija ar telefonu vienkārši. Tāpēc, ka producents primāri nevis tehniskais. Uzliku telefonu, piesprādu 2 mikrofonus un aiziet, let's go. Un tagad jau citā līmenī tas tiek darīts, bet nav svarīgi. Tehniskais nav tik svarīgi. Viņš nekad nebūs īstenībā tik svarīgi. Jūs varat atnākt šeit, noiriet telpu, paņemiet tur. Tepat aiz šīs sienas ir tik daudz tehnika, ka jums nekad nevajadzēs dzīvē tik daudz viņu reāli, lai uzfilmētu kaut ko. Bieži jautā, kas svarīgāk bildē skaņa. Mēs sūdīgi bildi skatāmies, tomēr, ja mēs dzirdam. Bet, ja mēs nedzirdam, tad mēs slēdzam ārā, mēs tomēr nedzirdam. Ja mēs runājam par izglītojošu saturu. Mūsdienās visiem mums ir paveicies, šādi tik mikrofoni mazāk un vēl visādi cipa mikrofoni ir pieejami. Jau reāli ir pa 50 eiro var dabūt jau reāli labu skaņu. Tā vairs nav atruna, viss, beidzās. Piesprot pie telefona, šauj ārā tavi Zoom mītingi. Valdes sēdes. Mēs esam bijis sarunas tieši par to, kad mums jautāja par valdes sēdēm, ka grib izstīties profesionāli, nevis tāpat nolikt datoru un ja tu esi valdes sēdē, bet tu gribi izstīties labi. Sāc ar šo, pieliec miķīt un īstumā visi jau beidzot tevi dzirdēs, ko tu saki. Tur bija 3,5 līdz 7, laikam, 6 minūtes bija, ko teica Dāvs, bet ja mēs skatāmies par izglītojošo saturu, tad šis ir tas, varbūt arī, ko es pat ieteiktu turēties, bet ja izglītojošs saturs nozīmē, ka viņš ir garš, bet viņu sagriežot mazās domās, mēs beigās ļoti daudz varam iemācīties. Man pašam ir masterklases, visādas abonēri platformas, skatos, testēju, mācos no viņām. Nevienu nespīdzina ritīgi ilgi. Vai taisa tos twistus, taisa to drāmu iekšā, taisa pagrieziens, kāpēc tik pa laikam mums gribās vēl kaut ko darīt, bet realitātē ir vērts domāt, pateikt to domu tajā īsā sprīdī, un ja gribās garāk video, tad liec nākošo domu, kas ir jau pavisam kaut kas gan cits, bet atkal tajā pašā sprīdī, un tad tikai var likt kopā garāks. Bet ja tas viss ir diezgan boring, stundas garumā, neviens, diemžēl, neskatās. Skatās tos, kurus jūs varat piespiest skatīties, ja, piemēram, tā ir darba drošība. Vai ja tu gribi likt tiesības, un tev ir jāskatās attālināt. Tur, kur tu vari piespiest cilvēku skatīties, viņi skatīsies da jebko, arī ar sūdīgu skaņu. Bet ja viņiem nav izvēles cits, bet ja viņiem ir cits izvēles, viņi vienkārši uzreiz momentāli. Brīvajā tirgū mēs izvēlamies kaut ko citu. Jā, parasti, ja mēs runājam par iekšējo telpu, tad viena telpa, viena uzbūve, tas ir tas, ko ir vērts ņemt vērā. Neiespringt pārāk daudz sākumā, jo pie tām atziņām, kāpēc vajag kaut ko citu, ir jānonāk. Pie atziņām, kāpēc vajag labāk kamera, ir jānonāk. Kamēr tas producents vai tehniskais nav nonācis pie atziņas, viņš nespēja argumentēt, kāpēc vajag labāku tehniku, un nav jēgas investēt uzreiz labākā tehnikā. Mēs tad arī strādājam studijā, kur ir jau tuvu 70,000 tehnikas salikt, bet es izmantoju no tā visa tikai gaismas. Tāpēc, ka es strādāju savu tehniku, kas man, piemēram, daudz ērtāk ir. Tā, kas viņiem ir laba priekš studijas, bet ne priekš tā, kā mēs pašlaik priekš viņiem ražojam. Tas ir pilnīgi cita vajadzība izveidojās. Tātad, temps ir baigi svarīga lieta manā pasaulē. Cilvēki man bieži jautā, kāpēc daudz ko var paspēt. ADHD. Un es vienkārši cenšos sapakot savu dzīvi tā, kā man patīk. Līdz ar to es daudz vairāk daru tās lietas, kas man patīk, un līdz ar to es vairāk varu izdarīt. Bet, ja mēs runājam par tempu, šo ir daudziem grūti notvert. Pirmajā 2 nedēļā mēs plānojam, nākšās 3-4 jau aiziet, mēs varam filmēt un radīt materiālu un sākt jau publicēt viņu. 2 līdz 3 mēnešu laikā jau ir normāls tēmas, ka katru dienu jau vismaz ir kaut kāds video, ko var sākt publicēt, ja mēs par tādiem sociāliem tīkliem skatāmies. Ja šito nevar dabūt gatavu 3 mēnešu laikā, tā komanda nav komanda. Un ir vēl viens ļoti foršs princips, ko es varu ieteikt. Ja jūs kādam cilvēkam iedodat pilnvaras, iedodat viņam visu, lai viņš var darīt, bet 7 dienās nekas nav noticis, tas ir nepareizais cilvēks tajā pozīcijā un tiem uzdevumiem. Viņš varbūt dara kaut kur citur, bet tur viņš nedara. Tik vienkārši.
7 dienas. Ja 7 dienās nenotiek, ir jāmaina cilvēks. Vienkārši nevar. Jūs cietāk mocat sevi un mocat to cilvēku. Tik vienkārši. Es zinu, šis klausās skarbi. Bet, jā. Vienīgā galvenā doma no šī, ko jūs varat paņemt garos materiālus, ja jūs mazliet pie viņiem padomājat, jūs varat no viņiem izgriezt ārā daudz materiāls, kas aizies priekš sociāliem tīkliem. Līdz ar to garš materiāls nenozīmē, ka viņš vienmēr ir garš un garlaicīgs un nekur nav izmantojams. No viņa var izgriezt. No citiem nevar. Tieši tā. No dažiem tiešām nevar izgriezt. Bet ja cevišķi vēl padomā, pirms filmēt garo materiālu, kā uztaisīt, lai viņš ir izgriežams īsāks, būs lielisks lietas sanāks tajā visā. Tas arī īsumā no mans laiks, es skatos, arī veiksmīgi ir beidzies. Paldies! Jautājumi Ārim? Klusums ēterā? Visu, ka es priekš introvertiem parasti dod vairāk laika, bet... Es saprotu, šeit ir ļoti daudz introverti savākušies. Okay. No tās tehnikas, kas tev stāv, cik tu esi investējis un cik tu reāli kustēni, tu minēji, tur 3000 izmanto no 70. Tur, Man ir mēram 30. 30 naudiņas tev ir tehnikā, un tu cik lieto no tā visu? 90%. 90% jā, lieto. Es esmu ļoti... Es esmu daudz laika pavadījis, lai visu kaut kādas nopirkt, notestēt, paeksperimentēt. Šis strādā, šis nestrādā, šito pārdot, šito nopērk. Un tad beigās nonācis līdz tādām, kad es varu 90% darbus ielikt manā mašīnas bagažniekā, jo viss ir jau sapakots plus mīnus tik optimāli, kad ar vienu palīgu var izdarīt ļoti daudz darbus. Bet arī lielāki projekti, kur loģiski nevar tur uzreiz busiņš brauc, bet... Ar to tehniku 90% darba ir izdarāms. Ja tas nav saliekams vienā mašīnas bagažniekā, iespējams, jums ir kaut kas pa daudz. Cik procenti ir izdarāms ar šito? 100%. 100%. Ar to ir 100 izdarīt. Ar to, kas tev ir bagažniekā? Ar to miķīti. Ar to, kas ir tev bagažniekā, tas ir 90, bet ar šito... Ar to ir 100. Ar šito 100. Bet mikrofonu nav pieliec. Šitas te plus mikrofons un... Vēl gaismas tev vajag, jā. Tas izmērs tādām šokām gaismām. Un vēl paviljons. Jā, un vēl paviljonu, jo tu paņem vienkārši. Un vēl aktieri. Un vēl producents. Jā, bet tu esi producents ar savu telefonu tādā gadījumā. Bet telefonam viņam nepatīk tums šajā gaismā izmā viņš nesmugas bildes radīt. Vēl kādi jautājumi Ārim? Man var atrast Āris Bierze online pasaulē. Tur klīst. Man digitālā versija tur klīst visur. Drīkst lietot, pirkt kaut ko lietotu, var iegrābties? Noteikti. Var iegrābties. Var iegrābties? Drīkst pirkt un var iegrābties. Drīkst pirkt un var iegrābties. Man liekas, mums tikko radies vēl viens citāts. Drīkst pirkt un var iegrābties. Vēdraini aplausi.